Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas. Tā viņš atkal nonāca Kānā, Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Tur bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja: ja jūs zīmes un brīnums neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka: kungs, nāc, pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka: ej, tavs dēls dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un paziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie tiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk, tie viņam sacīja: vakar ap 7. stundu drudzis viņu ir atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis: tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otra zīme, ko Jēzus darīja atnācis no Jūdejas uz Galileju. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Pie Jēzus nāca dažādi cilvēki ar dažādām vajadzībām, un tās cilvēku problēmas smaguma pakāpes bija dažādas. Mēs atceramies, ka evaņģēlijos ir gadījumi, ka pie Jēzus atnāk pat vienkārši ar tādu lūgumu: tur palīdzi man ar brāli mantu sadalīt. Jēzus saka: ziniet, ejiet. Un bija tādi, kuri vienkārši uzdeva Jēzum kādu jautājumu. Bija tādi, kuriem kāds bija slims. Un arī tie cilvēki, kuri pie Jēzus nāca, bija dažādu sociālo slāņu. Bija vienkārši ļaudis, un bija arī tādi, kā šīs dienas evaņģēlijā rakstīts, ķēniņa galma vīrs. Tātad cilvēks jau no sabiedrības, ja tā var teikt, augstākajiem slāņiem. Un šis vīrs nāk ar ļoti nopietnu vajadzību. Viņš nenāk pajautāt Jēzum kādu padomu, kā nokārtot kādas galma vai biznesa darīšanas. Viņš nenāk ar kādu sīku vajadzību. Viņš nāk ar nopietnu problēmu. Viņa dēls ir uz miršanu. Un šis vīrs ir dzirdējis, ka Jēzus ir atnācis uz Kānu, Galilejā, un viņš no Kapernaumas, tas ir apmēram 25 kilometri, ir veicis svētceļojumu pie Jēzus, lai Jēzus sastaptu un aicinātu viņu nākt līdzi pie dēla, kurš Kapernaumā guļ uz miršanu. Šis vīrs ir bagāts, un viņam līdzi droši vien bija kādi kalpi, kāds maisiņš ar zelta naudu, droši vien kabatā, kā arguments, ko bagāts vīrs visbiežāk varēja lietot, ja kāda vajadzība ir. Viņš atnāca pie Jēzus
jo viņš vēlējās, lai Jēzus atnāk pie viņa dēla un kaut ko tur izdara, un tad dēls varētu būt dzīvs un vesels. Bet tajā brīdī, kad šis ķēniņa galma vīrs ir atnācis pie Jēzus, Jēzus saka it kā tādu vispārīgu frāzi par visiem cilvēkiem, bet, protams, ka šajā brīdī tā ir adresēta vairāk šim ķēniņa galma vīram, bet tā frāze raksturo vispārējo cilvēku attieksmi pret Jēzu. Kā evaņģēlists Jānis raksta, Jēzus viņam, tātad šim galma vīram sacīja, bet to dzirdēja visi, un tas tika attiecināts uz visiem. Ja jūs, tas ir cilvēki, zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Mēs varētu mazliet apstāties pie šī Jēzus skaļa un publiski izteiktā apgalvojuma, un savā veidā arī pat tādas diagnozes, ko viņš pasaka gan ķēniņa galma vīram, gan arī citiem. Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Ko Jēzus ar to ir gribējis pateikt? Mēs katru reizi, kad mēs lasām stāstu par kādu dziedināšanu, mēs lasām stāstu par kādu brīnumu, ko ir veicis Jēzus, bieži vien mēs redzam, ka cilvēks, kurš ar savu vajadzību bija atnācis pie Jēzus, viņš kļūst par Jēzus sekotāju, par ticīgo un seko Jēzum. Liela daļa no tiem, kurus Jēzus dziedina. Un kā tad varētu saprast šos vārdus, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat? Par kādu ticību šeit ir runa? Vai šeit ir runa par ticību Jēzus dziedinošajam spēkam, vai šeit ir runa par ticību tam, kā Jēzus spēja izdziedināt? Ziniet, šāda veida ticība ir ļoti daudziem cilvēkiem, un dažkārt, man liekas, pat pārsteidzoši cilvēki ir atvērti dažādām ticībai dažādiem brīnumiem, dažādiem brīnumu līdzekļiem, brīnumu dakteriem. Jo pretējā gadījumā jau šiem dziedniekiem, dažādu brīnumu veicējiem nebūtu tāda piekrišana, ja jau cilvēki viņiem neticētu un pie viņiem pēc viņu pakalpojumiem nenāktu. Dažādie ekstrasensi, zīlnieki, dziedinātāji, liela daļa no viņiem ir ļoti labi noslogoti un daudzi no viņiem labi atalgoti. Laiku pa laikam kāds vai no iesvētāmajiem vai kādiem citiem cilvēkiem stāsta par to savu pieredzi vai kādu citu cilvēku pieredzi saskarsmē ar šiem brīnumu ārstiem. Un daudz arī paši ir bijuši kādās veselības problēmās pie kādiem brīnumainiem dziedinātājiem un dakterētājiem ārpus tradicionālās medicīnas. Un šai ziņā, jā, cilvēkiem ir ticība, un ticība tas ir mūsu tāds instruments, kas ir mums vajadzīgs saskarsmē ar šo pasauli. Cilvēkos ir liela ticība, ka ir kaut kāds brīnuma līdzeklis, kas man palīdzēs, manas problēmas atrisinās, manu veselību sakārtos, man no sāpēm, problēmām atbrīvos. Bet tad, kad Jēzus saka, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat, vai Jēzus par to runā? Nē, Jēzus nerunā par to. Tas, ka Jēzus kādu dziedina, tas, ka Jēzus augšām ceļ pat mirušos, tā ir tāda viņa blakus nodarbošanās tam galvenajam, ko viņš ir nācis pateikt un paveikt. Viņa galvenais veikums ir atbrīvot cilvēkus no viņa grēkiem. Atbrīvot no iedzimtā grēka un aktuālo grēku sekām, kas cilvēku neglābjami jau no dzimšanas ved prom no Dieva. Un Jēzus ir nācis tādēļ, lai cilvēku ievestu debesu valstībā, jeb paradīzē, šķīstot un atbrīvojot no grēkiem un vainām. Tas ir tas uzdevums, kāpēc
Jēzus ir nācis šai pasaulē. Bet, lai cilvēkus varētu uzrunāt, lai cilvēkiem varētu arī palīdzēt un lai Jēzus varētu parādīt mīlestību, Jēzus arī dziedina fiziski, palīdz cilvēkiem viņu šīs zemes dzīves problēmās. Tas galvenais, ko Jēzus vēlās, lai viņa sekotāji viņam tic, ka viņš ir ne tikai dziedinātājs un spēj darīt brīnumus, bet ka viņš ir nācis kā ļaužu pestītājs, kā glābējs. Un ticot uz viņu, cilvēki iegūst grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Un tas ir tas, par ko Jēzus saka, kam cilvēki netic, kamēr viņi nav piedzīvojuši kaut kādas zīmes un brīnumus. Jā, viņi tic, ka Jēzum ir īpašs spēks, īpašas spējas, ar kurām viņš var dziedināt no dažādām slimībām. Un es domāju, ja šādas ticības nebūtu, nezinu, vai šis ķēniņa galma vīrs vispār pie Jēzus būtu nācis. Bet vai tad, kad viņš nāca pie Jēzus, vai viņam bija ticība, ka Jēzus ir pasaules glābējs un pestītājs, miesā nākušais Dieva dēls? Es domāju, ka šādas ticības viņam, kā arī daudziem, kur pie Jēzus nāca, nebija. Un tad, kad Jēzus pasaka, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat, Jēzus faktiski pasaka jau iepriekš to, kas notiks arī ar virsnieku. Jūs pamanījāt, ka šeit par virsnieka ķēniņa galva vīra ticību tiek runāts 2 reizes. Pirmo reizi, tad, kad Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls dzīvs. Ir sacīts, galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Tātad Jēzus saka, tavs dēls dzīvs, un galma vīrs tic, šis dziedinātājs, šis brīnumdars pateica, ka viņš ir dzīvs, no acīm redzot, viņš kaut ko tur izdarīja, kaut kādas enerģijas aizsūtīja vai kaut ko, viņš aiziet. Tā ir pirmā reize, kad par ķēniņa galma vīru saka, ka viņš ticēja. Bet ar to viņa ticības ceļš nebeidzās. Tad, kad šis galma vīrs jau dodās no Jēzus projām, pa ceļam viņš satiek savus kalpus, un viņam interesē uzzināt, kas tad notiek ar viņa dēlu mājās. Un tā jau ir nākamā diena, acīm redzam, kad viņš satiek šos kalpus atpakaļceļā, 25 kilometri, ja viņš iet ar kājām, tā tad, ja tas ir vakars, tad tā varētu būt nākamā diena. Un ķēniņa galma vīrs uzzina no saviem kalpiem, ka viņa dēlam palika labāk tieši un precīzi tajā brīdī, kad Jēzus sacīja, ej, tavs dēls dzīvs. Un tad vēlreiz tiek runāts par šī galma vīra ticību. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. 2 ticības, 2 reizes. Un redziet, draugi, te ir tā viena lieta. Ne visi, kas tic, ka Jēzus spēja darīt brīnumus, kļūst par kristiešiem un tādiem, kuri tic, ka Jēzus ir pasaules glābējs un pestītājs. Un tas ir tieši tas, ko Jēzus pasacīja pirms viņš vispār sāk sarunu ar šo galma vīru. Viņš konstatēja faktu. Ja zīme un brīnumi nenotiek, lielākā daļa cilvēku netic. Un tagad varat uzdot jautājumu katrs pats sev. Kas tevi? Kas mani, kas mūs ir atvedis pie ticības Kristum, un vai uz tevi vai uz mani var attiecināt šos pašus vārdus. Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Proti, ļoti daudziem cilvēkiem, ļoti daudziem tas būtu pārspīlējums, daudziem cilvēkiem viņus dzīves stāstā ir apmēram tā, ka es tur dzīvoju tā un tā, man bija tāda un tāda problēma, un tad es sastapu Dievu, un šī problēma tika atrisināta. Tā, vienkārši.
vienkāršā schēma. Un šie dzīves stāsti mēdz būt ļoti krāšņi. Es atceros, tad, kad es mācījos Gregoru skolā, sastapu daudz un dažādus, Saldū Gregoru skolā pirms daudziem gadiem, sastapu daudz un dažādus cilvēkus un viņu dzīves ceļus un nākšanu pie Kristus. Un sastapu arī savu ģitāras skolotāju, kurš iemācīja man spēlēt ģitāru un kurš arī stāstīja, kā viņš ir nācis pie Kristus. Un tad skolā bieži vien tur uzstājās kādi cilvēki, kuri bija kalpošanā, kuri darīja lielas lietas Dievam par godu, un viņi liecināja par savu dzīvi, un ļoti daudz šīs liecības bija apmēram tādas, ka es dzīvoju bezdievīgi tur tādu un tādu dzīvi, darīju tādus un tādus grēkus. Un tad ienāca Dievs manā dzīvē un notika tāds vai šāds brīnums, tāds vai šāds pavērsiens, un mana dzīve mainījās. Un tad es atceros, es vienmēr tā klausījos šos dzīves stāstus, un es tā domāju, garlaicīgi tā man nākšana pie ticības ir. Nekādu brīnumu, nekādu zīmju, nekā. Vienkārši garīgi intelektuāls kaut kāds process, kurā es pēc saviem garīgiem meklējumiem, kas sākās agros 11 gados, nonācu pie Kristus, laimīgi atradu viņu, un tur pa vidu nebija nekādas zīmes un brīnumi, bija kaut kādas atbildētas lūkšanas uzklausītas, bija kaut kādi mājieni, ja tā varētu teikt, bet nekā pārdabiska un nekā tāda, par ko es varētu teikt, ka tās būtu kaut kāds tiešām brīnums. Un tad man likās, mans tas dzīves ceļš ir tāds mazliet apdalīts. Nekāda zibeņa, nekādas balss no debesīm, nekādi eņģeļi, pat ne šausmīgi grēki, no kuriem Dievs kaut kā man būtu atgriezis. Kaut kā viss tā likās ārkārtīgi dabiski un organiski, vienkārši kaut kā tā. Bet bieži vien jāsaka tā, ka cilvēka dzīves ceļš, nākot pie Kristus, ir caur dažādiem pārbaudījumiem, smagiem, grūtiem pavērsieniem un pat tādām zīmīgām lietām, ja ne gluži zīmēm un brīnumiem. Un tad es tā ievēroju, ka tie cilvēki, kuri ir piedzīvojuši šīs zīmes un brīnumus, dalās divās daļās. Ir vieni cilvēki, kuri piedzīvojot zīmes un brīnumus, kaut kādas tādas nopietnas pavērsienus savā dzīvē, viņi tā pieķerās Kristum, tā atgriežās pie Dieva, ka tu viņu pēc tam, viņš ir tur palicis, viņš ir tās zīmes, kas viņa dzīvē ir notikuši, viņam ir tāds arguments, ka nekas no tā viņu vairāk nespēja izsist, nekādi citi dzīves pārbaudījumi. Un bieži vien arī šie cilvēki, viņi nāk ar tādu kalpošanu, ar tādu lielu deksmi un viss tur notiek. Un tad ir otra daļa cilvēku, ko es arī ar pārsteigumu vēroju, ka var būt arī tā. Piemēram, ir baznīcā kādi cilvēki atnākuši ar lielām bēdām. Kāds ir slims, kaut kādas veselības problēmas, uz dzīvības un nāves robežas, un notiek kaut kādas aizlūgšanas, notiek vēl kaut kas, un cilvēku problēma atrisinās. Veselības problēma vai kāda cita problēma atrisinās. Un tad ir šī otra kategorija cilvēku, kuri neizdara priekš sevis secinājumus, tā ir zīme no debesīm, tas ir brīnums, ko Dievs man ir devis, tagad man jāturās pie Dieva. Nē, viņi, laimīgi atrisinājās problēma, tagad es esmu dzīvs, vesels, un tiem maniem tuviniekiem arī vairs nekas nekaiš. Baigi forši. Es atgriežos ierastajā savā normālajā, grēcīgajā, tradicionālajā dzīvē, un par Dievu atceros labākajā gadījumā Ziemassvētkos, Lieldienās, un varbūt arī pat tad nē. Un šādu piemēru arī ir daudz. Un šajā kontekstā man arī gribās atcerēties Jēzus vārdus, kur Jēzus saka Tomam, tu redzēji, tāpēc tu ticēji. Tu kaut ko redzēji. Ja? Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Un faktiski no šī mēs varam izdarīt secinājumu, ka tā vismaz liekas, ka Kristus acīs vērtīgāka
ir tā ticība, kur cilvēks ir spējīgs ticēt pat tad, ja nekādas zīmes un brīnumi, nekas ekstraordinārs, nekas pārdabisks pie viņa nav noticis. Ka Jēzus šādu ticību un paļāvību vērtē augstāk. Tomēr virsnieks, ķēniņa galma vīrs, kad viņš piedzīvoja šo brīnumaino savu dēla dziedināšanu, viņš kļuva ticīgs un, kā šeit ir sacīts, ar visu savu namu. Un tā ir tā viena lieta, ka tad, kad cilvēks piedzīvo kaut kādu pārdabisku, brīnumainu Dieva pieskārienu, viņam ir vieglāk ticēt. Viņam ir vieglāk iet pa šo ticības ceļu un ne tikai iet pašam, bet ar lielu dedzību pārliecināt un vest uz šī ticības ceļa arī savus ģimenes locekļus, savus radiniekus, draugus, darba kolēģus un tā tālāk. Viņam ir arguments, pret ko neviens neko nevar pateikt. Viņam ir arguments. Un šis arguments ir: es lūdzu Jēzu, lai viņš dziedina manu dēlu. Un Jēzus viņu dziedināja. Un es to apliecinu. Es to redzēju. Tā ir mana pieredze. Bet mēs taču būtu arī citādāk. Un man kā mācītājiem bieži vien ir nācies sastapt cilvēkus, kur piedzīvo kaut ko pavisam pretēju. Un kuri nevis atgriežas ar visu savu ģimeni un sāk nākt baznīcā, bet otrādāk. Cilvēkus, kuri ir izmisīgi mēģinājuši tuvoties Dievam savās bēdās un nelaimēs. Tad, kad kāds tuvinieks ir slims vai uz miršanu, ir lūguši par šī tuvinieka dziedināšanu, bet Dievs nav uzklausījis lūgšanu, un šis tuvinieks ir aizgājis mūžībā, un dziedināšana un brīnums nav noticis. Ļoti daudz cilvēki spēj tam tikt pāri, saprast, ka mēs taču mūsu Tēvs lūgšanā sakam, tavs prāts, lai notiek. Mēs taču lasām svētajos rakstos, ka nav apsolīts 100%, ka visos gadījumos un viss, ko mēs no Dieva prasīsim, viņš mums arī dos. Bet tomēr ir cilvēki, kuri nespēja tam tikt pāri, paliek rūgtumā, aizvainojumā. Kā tad tā? Kur Jēzus daudzus augšām cēla, dziedināja, palīdzēja, bet manā vajadzībā viņš nepalīdzēja. Cilvēks, par kuru es lūdzu, cilvēks, par kuru es cerēju, ka Dievs viņu izglābs, cilvēks ir aizgājis. Mūsu luterāņu tradīcijā un vispār kristīgajā tradīcijā ir tas, ka tad, kad cilvēks ir uz mūžības sliekšņa, pie viņa aicina mācītāju. Un man pēdējā laikā ir vairāk kārt nācies būt, ar diezgan tā regulāri būt pie cilvēkiem, pie ģimenēm, kur kāds ir uz mūžības sliekšņa. Tad, kad kāds ir slims, veselības stāvoklis ir dramatisks, sauc ārstu, ātro palīdzību un tam līdzīgi. Bet ko darīt tad, kad iznākums jau šķiet ir skaidrs? Jautājums ir tikai par laiku. Pēc cik ilga laika šis cilvēks pārkāps dzīvības un nāves slieksni. Tad mūsu kristīgajā tradīcijā ir pieņemts saukt mācītāju. Un tas, ko mācītājs dara pie slimajiem, gan pie tādām normālām slimībām, gan arī pie tādām smagām slimībām, mācītājs aizlūdz un svaida ar eļļu, apzīmē ar svētīto eļļu,
slimnieku un aizlūdz par viņu. Priekš vieniem šī var būt svaidīšana uz dziedināšanu, pēc kuras seko atlapšana. Priekš citiem, īpaši tad, ja cilvēks jau ir krietni gados un visiem ir skaidrs, ka viņa atraisīšanās laiks ir pienācis, šī eļas svaidīšana var reizē būt arī pēdējā svaidīšana, kas sagatavo cilvēku mūžības ieiešanai mūžībā. Un svarīgi ir ieraudzīt vēl vienu ļoti būtisku lietu, un tur mums noteikti palīdzēs ticība. Un dažkārt nākās runāt ar kādiem cilvēkiem, kuri mēģina saredzēt, kā tad Dievs man ir palīdzējis, ja, piemēram, kur es saucu mācītāju pie savu slimā tuvinieka, viņš par viņu aizlūdza, bet šis tuvinieks pēc kāda laika tomēr nomira. Un kur tad ir tā Dieva gādība, kur tad ir tā Dieva palīdzība? Un dažkārt man ir bijis vajadzīgs cilvēkiem, ja tā var teikt, atvērt ne tikai fiziskās acis, ieraudzīt to, ko visi fiziski redz. Tur slimība, mācītājs lūdza, nekas nesanāca, cilvēks nomira. Bet atvērt gara acis un parādīt kaut ko, ko cilvēks varbūt nepamanīja. Un bieži vien tas, ko cilvēki nepamana šādos gadījumos, ir tas, ka mācītājs atnāca un dažkārt varbūt tās aina ir bijusi tāda, ka tas cilvēks ir vai nu bijis dzīvojis savu dzīvi bez Dieva, vai nu viņš nav bijis kristīts, vai nu nav bijis iesvētīts, vai nu nav saņēmis svēto vakarēdienu. Ja vienkārši sakot, cilvēks ir sastapis mācītāju un sastapis Dieva vēsti, evaņģēliju uz slimības un nāves gultas, un šī sastapšanās ar evaņģēliju, šī sastapšanās ar mācītāju nav izdziedinājusi cilvēku fiziski, bet šis cilvēks uz dzīvības un nāves sliekšņa tomēr ir atvēris savu sirdi Jēzum, varbūt saņēmis svēto kristību, iesmētību, svēto vakarēdienu, un tas, kas ar viņu ir noticis un ko var redzēt gara acīm, šis cilvēks varbūt nav saņēmis dziedināšanu pie miesas, bet viņš ir saņēmis dziedināšanu dvēselē. Un viņš jau, lai arī nav saņēmis fizisku dziedināšanu, viņš ir nomiris kā ticīgs cilvēks. Un tad dažkārt ir kādi, kuri saka, redziet, mācītāji, mēs te cerējām, ka varbūt jūs atnāksiet, palūksiet un tas cilvēks kļūs vesels, bet mēs dievkalpojumu aizlūdzām. Mēs cerējām uz brīnumu, bet tas nenotika. Un tad dažkārt man kādiem cilvēkiem ir jāsaka, bet redziet, lielākais brīnums jau ir noticis. Un šis lielākais brīnums ir tas, ka uz dzīvības un nāves sliekšņa, vecumā, slimībā, bet tomēr šis cilvēks ir atvēris savu sirdi Dievam un Jēzum. Viņš ir izsūdzējis savus grēkus, saņēmis visu, kas kristīgam cilvēkam uz mūžības sliekšņa ir jāsaņem, un viņš jau šo dzīvības un nāves slieksni ir pārkāpis ar ticību. Un tas nozīmē, ka viņš fiziski ir miris. Brīnums tādā fiziskā nozīmē nenotika, bet tas, kas notika, šis cilvēks iegāja apsolītajā debesu valstībā. Un par viņu var sacīt, viņa ticība viņam ir palīdzējusi, pārkāpjot dzīvības un nāves slieksni, sastapt Dievu. Un tas jau ir tas ticības augstākais un gala mērķis. Ticības gala mērķis nav ticēt Jēzum kā brīnumdarim, vai ticēt, kā atnākot uz baznīcu kaut kas manā laicīgajā, praktiskajā dzīvē kļūs vieglāks, labāks. Nē, ticības gala mērķis, uz ko ticība mūs ved, ir sastapšanās ar Dievu un ieiešana viņa valstībā. Un dažkārt šī iemesla dēļ ciešanas, grūtības, pārbaudījums, sāpes, nelaimes un bēdas ir labi ceļa rādītāji
pie Dieva, pie ticības uz debesu valstību. Un noslēgumā gribu atgādināt, ka lai arī Jēzus nav mūsu vidū tādā fiziski redzamā veidā, kā mums varbūt gribētos, tomēr šī iespēja vērsties pie viņa lūgšanās gan mūsu garīgajās vajadzībās, gan arī mūsu fiziskajās bēdās, sāpēs un nelaimēs, šī iespēja mums ir dota. Un tieši šī iemesla dēļ katrā dievkalpojumā jūs dzirdat un jūs zinat, ka tur aizmugurē ir aizlūguma lapiņas, kad mēs varam ar savām vajadzībām, ar savām sāpēm, slimībām, bēdām, arī par saviem tuviniekiem, mēs gan katrs individuāli savās lūgšanās, gan arī kā draudze kopā, mēs varam un mēs lūdzam, lai Dievs dāvā savu žēlastību tiem, kur ir kādās bēdās, sāpēs un nelaimēs. Bet tas vēl nav viss, ko Dievs mums dod. Mēs arī to esam lietojuši, laiku pa laikam lietojam, un to es regulāri lietoju arī apmeklējot slibniekus mājās. Ir ne tikai šī draudzes kopīga aizlūgšana, bet ir arī svaidīšana ar eļļu, aizlūgšana līdz ar roku uzlikšanu. Un tās ir visas tās lietas, ko Dievs mums ir devis lietošanai. Un tad, kad mēs piedzīvojam savā dzīvē kādas sāpes un bēdas, mums vajag redzēt, ka Dievs ir žēlīgs un viņš varbūt pieļauj kādas slimības un bēdas. Bet mums vajag, un mēs drīkstam lūgt, lai viņš dāvā atbrīvošanu, dāvā dziedināšanu, dāvā iepriecinājumu arī bēdās. Un ar tādu bērna ticību un paļāvību lūgt, pilnīgi nešauboties, ka, ja Dievs grib, var notikt tā kā ar ķēniņa galma vīru. Jēzus pasaka vārdu, viņš ir momentā vesels. Tā notika Jēzus laikā, un tā var notikt arī tagad, ja Dievs to gribēs. Bet ar bērna paļāvību mēs varam ticēt un paļauties, ka varbūt arī tā kā svētajam apustulim Pāvilam, kuram Dievs viņa lūgšanās, viņa slimībā, viņa sāpēs sacīja, tad, kad viņš 3 reizes laikam to kungu bija lūdzis, tā kā viņam bija dots lielas atklāsmes, lielas lietas, ko darīt Dievam par godu, lai Pāvils nekrist lepnībā, Dievs viņam dāvāja kaiti, slimību, sāpes, un tad, kad viņš lūdz, lai Pāvils, lai Dievs taču viņu no tā atbrīvo, Dievs Pāvilam sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību. Un tā ir vēl viena lieta, ko svarīgi ir ieraudzīt. Ar bērna ticību paļāvību. Ja Dievs kādas slimības, sāpes, bēdas, nelaimes, par kurām mēs lūguši esam, gavējuši esam, svaidījuši ar eļļu un izdarījuši to, ko mēs varam Dieva priekšā. Un ja tās neatkāpjas, tad mēs varam redzēt, tā tad Dieva žēlīgais un labais prāts ir kaut ko mums caur šīm grūtībām, ciešanām, sāpēm pateikt, bet tā nav viņa novēršanās no mums. Tā nav nedzirdēšana, bet Dievs pieļauj, acīm redzot kāda lielāka, svarīgāka iemesla dēļ pieļauj to, ka mēs kādu laiku paliekam šajās sāpēs un grūtumā. Bet Dievs ir brīnumains un viņa spēks ir neaptverams. Un nav nekā, ko Dievs nevarētu paveikt, ja vien mēs no visas sirds uz viņu ticam, ceram un paļaujamies. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.